Protams, kad ir enerģija un vispārējais, bet patiesībā tā padomāja, ka tikai slaukšanas nolūkos audzētu enerģiju. Es nezinu, varbūt ir cita slaukšana, ja par citu slaukšanu nezinu, bet ja par enerģiju, tad man liekas būtu prātīgāk uztaisīt kaut kādu ģeneratoru. Ja, tur, kas to nodarbojas. Jā, mēs kā baktērijas, teiksim, kanalizācijas attīrīšanai vēl derētu, ja, mēs tur, piemēram, kur tu lej baktērijas, ja, tur tas septiķis tev, ja, tu tur ieber tās baktērijas, lai pārstrādā mēsas, ja, tādā veidā mēs varbūt daram, ja, bet mums tā apziņa nav tik aprobežota, lai mēs nodarbotos tikai ar, kā lai saka, kaut kādu praktisko darbu, ja? Tā apziņa mums ir vērsta uz to, lai mēs augtu, lai mēs attīstītos. Un cilvēka apziņas struktūra, viņa ir noformēta tā, lai cilvēks varētu attīstīties. Un viņa attīstība nerobežojās tikai ar dzīvi šeit uz zemes. Ja? Apziņā ir tādi algoritmi, mehānismi, ka tu sāc uztvert jau citu pasauli, citas realitātes un citus, kā lai saka, iespējas savā dzīvē. Nevis zeme, ne tikai zemes dzīvē, bet ārpus šīs. Bet, lai līdz turienē tiktu, tev pa priekšu ir jāizpilda visas pamatfunkcijas, tātad savu dabu jāiepazīst, jāiemācās rīkoties ar savu fizisko ķermeni, ar vīrietim, ar savu sievieti, ar savu, pēc tam jāiepazīst, kā tavu zemapziņa darbojas, pēc tam jāiepazīst, kā prāts darbojas, pēc tam jāsaprot, kā apziņa darbojas, un tikai tad tu iegūsti tiesības piekļūt pie saviem virsapziņas mehānismiem, ja, kas ir tā kā ārpus cilvēku uztvers līmenis jau. Tad tu sāc domāt un saprast, kāpēc šito. Tad tu sāc saprast jēgu, priekš kam vispār tā cilvēks ir vajadzīga, ko tad mani tie atvēlētie, nezinu, 100-150 gadu uz zemes, priekš kam viņi šeit ir vajadzīgi, ja, ko es viņos paveikšu, un tādā garā, ja. Tikai pēc tam tu nonāksi pie tā visa. Tagad lielākā daļa jau fantazē par dvēselēm, par garu pasaulēm, vēl kaut ko, ja. Tā vietā, lai sakārtotu attiecības ar sievietēm vai ar vīriešiem, vai kas, kuram problēmām tur ir. Ja? Tā, ar sevi pirmkārt saprast, kas tu esi, vai vīrietis vai sieviete. Ja? Tur jau tā problēma sākās, ka mēs it kā fiziski redzam, kas mēs esam, bet ar prātu nespējam aptvert vēl. Varam salikt kopā. Es jūtos kā sieviete, bet izskatos pēc vīrieša. Ja? Kā man to visu salikt sevi?